Iepriekšējā Apeironas video sižetā stāstījām par brīvības braucienu, kas notiks Strasbūrā. Šoreiz runāsim par kādu citu darbu, ko Apeironas delegācija paveic esot Francijā. Apeirona pārstāvji tikās ar 4 Latvijas Eiroparlamenta deputātiem. Tiešām bija tikšanās ar Latvijas eiroparlamentāriešiem. Ne visiem laiku atrada tikai 4 eiroparlamentārieši – Roberts Zīle, Ines Vaidere, Sandra Kalniete un Krišjānis Kariņš. Bet ļoti konstruktīva saruna izvērsās par to, kā tad varētu būt tā politika Latvijā un ko eiroparlamentārieši reāli varētu darīt savā dzimtenē, Latvijā, un ko viņi varētu darīt šeit. Un katrā gadījumā gandrīz visi eiroparlamentārieši izteica viennozīmīgu atbalstu kopējas Eiropas Savienības likumdošanas izveidei, kurā būtu noteikts pamattiesības un pamatprincipi. Un tas, ka vēl varētu sadarboties, lai arī Latvijā uzlabotu sistēmu, man liekas, ka tas arī tika panākts un tas tā ļoti pozitīvi un labi izklausījās. Eiroparlamentārieši Apeirona delegācija sagaidīja draudzīgi. Arī sarunas norisinājās nepiespiestā gaisotnē, bet tajā pat laikā tās bija strukturētas un nonāca pie rezultāta. Galvenais bija tas, ka mēs tikāmies pirmām kārtām, kas ir pats labākais. Tiekās cilvēks ar cilvēku, iepazīstās. Un tad jau uzreiz tas nav kaut kāds statistisks skaitļi, ka tur invalīdi tik un tik, tiem vajag tik un tas, bet iet runa par kontaktētiem cilvēkiem. Un uzreiz arī sarunas bija tādas. Kā arī paši deputāti atzina, jā, mēs saskaramies, redzam un saprotam, kādā situācija patiešām ir dzīvē. Jo formāli jautājums risinot, mēs šobrīd zinām, kur mēs esam nonākuši. Mēs kā Eiropas parlamenta deputāti, kuri ir arī vienlaiks aktīvi politiķi mūsu politiskajās partijās, varam palīdzēt šim nevalstiskam sektoram kaut vai savedot kopā jūsu argumentus un informāciju ar attiecīgi dzirdīgo politiķi vai, teiksim, ierēdniecības pārstāvu. Tātad, politika sastāv no informācijas apmaiņas. Šī ir, man liekas, ļoti labi tikšanās bijuši. Mēs esam 4 no 8, tad pus no visiem Latvijas pārstāvjiem, kuris pārstāv 3 dažādas politiskās partijas, 2 dažādās grupās vai frakcijās šeit Eiropa parlamentā. Es domāju, ka šis tikai būtu sākums. Visi 4 Eiroparlamenta deputāti, kas bija ieradušies, atzina, ka saruna ir bijusi vērtīga un izrādīja interesi arī turpmāk sadarboties ar apvienību Apeirons. Tieši tādēļ esam pārliecināti, ka šī nebija pēdējā Apeirona tikšanās ar Eiroparlamenta deputātiem. Kas tad īsti ir tas, ko mēs turpmāk varētu gaidīt no eiroparlamentāriešiem? No eiroparlamentāriešiem noteikti atsaucību un iniciatīvu, ko noteikti, zinot apmēram politiku, tad var teikt, ka Eiropas parlamentārieši var pamotivēt savas partijas, kas ir arī Latvijas valdībā, pieņemt mums draudzīgus lēmumus un nevis tikai sev. Atliek darīt visu iespējamo, lai Baibas teiktais piepildītos arī praksē. Ja jums ir kādi komentāri, lūdzam sūtīt tos uz video@apeirons.lv. Tāls Bērziņš, Apeirons video.